Vecīt, es vairs nevaru izturēt. Kas te notiek tajos sociālos pirms tām vēlēšanām? Visi tikai grūzās par kaut kādām problēmām, nepadarītiem darbiem. Nu es tev teiktu, vienkārši viens otru čakarē, apmelno. Tas ir kaut kāds murgs, jēls murgs, vecīt. Nezvar ir vērts iet uz tām vēlēšanām. Eju, Kārli, rimsties, es tevi saprotu, man arī brīžiem liekas, ka internets ir kļuvis par vienu lielu miskasti, bet vai ir kādreiz bijis savādāk? Visi taču grib paguzdēties saulītē ar skaistāko vietu, piesaistīt uzmanību, jup un bieži tas notiek uz citu rēķina. Bet vai tad nevar normāli runāt par pozitīvo? Nepatiek ar to, ka gruzons ir par kariem, badu un citām vērtībām. Man reāli apnīk tā negāciju strauma, pat negribās vairs nekam sekot. Zini, nav gan viegli, bet ir jāfiltrē pašam, saproti, jāpaņem tikai tas, kas tev der. Vai vienkārši vecīt aizej uz lsm.lv šķīrotavā un apskaties, kas ir kas, un mēģini ignorēt to gruzonu. Neļaujies tam troksnim, koncentrējies uz to, kas ir svarīgs tieši tev. Laikam jau tev taisnība. Vienkārši gribētos normāli sekot līdzi, nevis justies kā trakumājā. Paldies, ka nomierināji. Nav par ko. Tas ir tikai īss laika periods. Pēc vēlēšanām viss atkal nosēdīsies un varēsim elpot brīvāk. Galvenais – neaizmirst aiziet nobalsot, vismaz par jauno vienotību. Jelgavas novadā saraksts numur 8. Un varbūt, ja zini, vari nobalsot par kandidātu numur 21 Eināru Gielu. 7. jūnijā ej uz sava pagasta.